Labdien! Apskatīsim uzdevumu, ko vajag aprēķināt virknes robežu, ja x tiecas uz -2. Vispirms mums vajag noteikt nenoteiktību, vai nu pārbaudīt, vai eksistē tā robeža. Tātad mēģinām vienkārši x vietā ievietot skaitli -2. Tātad ievietojam x vietā skaitli -2. -2 kvadrātā plus 3 reiz -2 plus 7. Pārbaudām, vai te mēs varam aprēķināt virknes robežu. Saskaitām, kas mums sanāk saucēji un skaitītāji. Tātad augšā mums 3 un apakšā kapinot un reizinot un saskaitot mums būs 5. Tātad dotas virknes robeža ir 3/5. Apskatīsim nākamo uzdevumu, un nākamais uzdevums ir līdzīgs iepriekšējiem. Tātad mums vajag aprēķināt virknes robežu, kad x tiecas uz plus bezgalību. Vispirms arī mums vajag noteikt nenoteiktību, vai nu pārbaudīt, vai eksistē uzreiz robeža. Mēģināsim ievietot x vietā bezgalību, un ievietojot x vietā bezgalību redzam, ka gan skaitītāji, gan saucēji mums būs bezgalīgi liels skaitlis. Līdz ar to te būs nenoteiktība, bezgalība pret bezgalību. Un, lai mēs varētu aprēķināt dotajā piemēra virknes robežu, mums vajag izdalīt saucēju un skaitītāju ar x vislielāko pakāpi. Tātad x visaugstākā pakāpē mums ir x kubā. Tātad katru saskaitāmo dalam ar x kubu. Tad veidojam arī pareizo pierakstu. Tātad robeža, kad x tiecas uz bezgalību, 3x kuba jādala ar x kubu, mīnus x kvadrātu dalam ar x kubu, plus 2 dalam ar x kubu, un apakšā x kvadrāts dalam ar x kubu, plus x dalam ar x kubu, plus 1 jādala ar x kubu. Tā vienkāršojam, tad parakstam robežu, x tiecas uz bezgalību. Tā, tad sanāk 3 mīnus 1 dalīts ar x plus 2 dalīts ar x trešajā pakāpē. Tad te mums sanāk 1 dalīts ar x plus 1 dalīts ar x otrajā pakāpē plus 1 dalīts ar x trešajā pakāpē. Tagad x vietā varam ievietot bezgalību, un tad mums sanāk 3 dalīts ar bezgalību plus 2 dalīts ar bezgalību. Bezgalīgi liels skaitlis kuba arī būs bezgalība. Tā, bezgalīgi liels skaitlis kvadrātā arī būs bezgalīgi liels skaitlis, jeb bezgalība. Un te arī bezgalība. Tātad mēs jau zinām, ka dalot kaut kādu skaitli ar bezgalīgi lielo skaitli, rezultātā būs bezgalīgi mazs skaitlis. Un tad ievietojam 3 mīnus bezgalīgi mazs skaitlis plus bezgalīgi mazs skaitlis, un te apakšā mums būs arī bezgalīgi mazi skaitli. Tātad 3 jādala ar bezgalīgi mazo skaitli. Arī šo mēs jau zinām, tātad, ka jebkuru skaitli dalot ar bezgalīgi mazo skaitli, rezultātā būs bezgalīgi liels skaitlis. Tātad vienāds ar bezgalību. Tātad dotas virknes robeža
Kad x tiecas uz bezgalību, mums būs bezgalīgi liels skaitlis. Apskatīsim dotai virknei robežu. Tātad uzdevums ir līdzīgs, jāprēķina dotai virknei robeža, kad nezināmais tiecas uz bezgalību. Lai to mēs varētu aprēķināt, atkal mēs varam izvērtēt, kāds rezultāts te mums būs, vai nu kāda nenoteiktība te mums veidosies. Tātad n vieta mums vajag ievietot bezgalīgi lielo skaitli, ievietojot n vieta skaitītāji, tad mums sanāk, ka bezgalīgi liels skaitlis minus 1 būs bezgalīgi liels skaitlis, un tātad ievietojot bezgalīgi lielo skaitli n vieta saucē, tad sanāk bezgalīgi liels skaitlis plus bezgalīgi liels skaitlis minus 7. Tad rezultātā mums būs arī bezgalīgi liels skaitlis. Līdz ar to mēs dabūjam, ka dotai virknei būs nenoteiktība bezgalība pret bezgalību, un, lai mēs varētu novērst doto nenoteiktību, mums jādala ar mainīga vislielāko pakāpi. Tātad dotajā gadījumā vislielākā pakāpe mums ir 2. Tātad dalam gan saucēju, gan skaitītāju ar n 2. pakāpi. Arī veidojam pareizu pierakstu. Labāk vispirms visu pierakstīt un tikai pēc tam saīsināt. Tātad saīsinam. Tad sanāk 3 jādala ar n. Jā, tātad vēlreiz pievēršu uzmanību, kā saīsinot pakāpes atņemas, tad mazinām to pakāpi. Tā te mums paliek tad minus 1 jādala ar n kvadrātu. Tā te mums būs 2 plus 5 jādala ar n minus 7 dāles ar n kvadrātu. Un tagad n vieta mēs varam ievietot bezgalīgi lielo skaitli. Tad sanāk 3 jādala ar bezgalīgi lielo skaitli minus 1 dalam ar bezgalīgi lielo skaitli. Tad te mums sanāk 2 plus 5 dālis ar bezgalīgi lielo skaitli minus 7 dālis ar bezgalīgi lielo skaitli. Tātad mēs jau zinām, ka 3 dalot ar bezgalīgi lielo skaitli rezultātā mums būs bezgalīgi mazs skaitlis, minus bezgalīgi mazs skaitlis, 2 plus bezgalīgi mazs skaitlis, minus bezgalīgi mazs skaitlis. Tad sanāk bezgalīgi mazo skaitli jādala ar 2. Un tātad bezgalīgi mazo skaitli dalot ar kaut kādu skaitli, rezultātā mums būs bezgalīgi